Tātad mocības daļēji ir pievarētas. Bilde ir šitāda uz šo momentu. Bilde ir šitāda uz šo momentu. Tātad skaidrojums parastā vienkāršā valodā. Šeit masa. Šeit ir divi plusi. Viens ir no aizdedzes, viens ir no pastāvīgais. Šitas ir sadegušais 5 voltu stabilizators, kurš bija šeit. Ja? Viņš ir citā vietā vienkārši ielikts. Viss te ir tā kā pienākās, pievilkti vadi, nekas nemainās. Otrs smagākais jautājums ir šis. Šis ir 5 voltu stabilizators ar tātad vadības kāju. Kā tas jāsaprot? Tas jāsaprot, kad barošanas spriegums 12 volti ienāk viņā iekšā, no viņa jāiet ir ārā 5 volti, bet tikai tādā mirklī, kad šitie 5 volti ir parādījušies. Ja? Šitie volti 5 parādās, bet no šitā te 5 volti ārā nenāk, tāpēc, ka viņš ir nosprādzis. Viņš ir nosvilis kopā ar šito te, kas te bija sasvilis. Un man pēc šī marķējuma es viņu neatrodu kā rezerves daļu. Savos džungļos es ar neko tādu līdzīgu neatradu, tā kā jāiztiek tā, kā šobrīd tas viss te strādā. Tātad nākošais darbs ir jāieliek iekšā viņš tenī mocikletā un jāmēģina, ko viņš dara, ko viņš nedara, vai viņš nesēdina akumulātoru, nu, kaut kā tā. Vot. Tātad šitās diodas bija sasvilušas, tās ir no tās gāzes katlaplates. Šitas te lielais briesmonis, tas ir tieši tas pats, kas šite bija sasvilis. Tas ir nevis stabilizators, bet pārsprieguma aizsardzība. Oriģinālā bija līdz 26 voltiem. Viņa pie 26 voltiem saiet uz īso oriģinālā. Šitā ir tātad pie 22 voltiem viņš saies uz īso. Vai, ja pieņemsim, nebūs tik liela pārslodze, tad viņš tā kā nobremzēs tos 22 voltus līdz 1500 ampēriem. Viņš ir spējīgs izturēt pīķa slodzi. Tā kā tā. Tik daudz ir, tik daudz ir.